Nu ko, tikko pirms gada šiem te bija likuma grozījumi, un tie bija jāpiereģistrē CSDD. Varbūt pat pareizi, jo pat Valmierā uz ielām bija tādi, kas brauc ar aparātiem, kurus var 50 km un var attīstīt pat ātrumu, kas ir lielāks par 50 km/h. Labi, vienreiz piereģistrē, samaksā un miers. Bet šogad ir jauni likuma grozījumi, un šiem elektroskrējriteņiem ir arī jāpērk octa. Vai to vajadzēja? Es laikam būšu to pusē, kuri saka, ka nē. Es, piemēram, ar elektroskrējriteni pārvietojos ļoti reti. Agrāk es braucu uz darbu, bet šobrīd man tāda nepieciešamība nav, tāpēc es ar viņu aizbraucu, piemēram, uz pakomātu, ja paciņa ir ievietota, vai uz kādu tālāku veikalu, kad ir kaut kāda nepieciešamība. Tāpēc tagad vēl pirkt apdrošināšanu priekš elektroskrējriteņa man liekas neizdevīgi, jo man ir, piemēram, arī mašīna, kuras jau tāpat uzturu un iegādājos octa katru gadu. Tad laikam labāk izvēlēšos braukt ar mašīnu, kuru jau man tāpat ir jāuztur, nevis vēl papildus pirkšu elektroskrējritenim to. Bet vairāk par to, kāpēc es domāju, ka tai vajadzēja būt brīvai izvēlei iegādāties apdrošināšanu elektroskrējritenim. Es, protams, nesaku, ka nav negadījumi, to pat parāda statistika. Bet, ja mēs pastamies uz CSDD statistiku par nelaimes gadījumiem, smagiem, vidējiem, tad katru gadu priekšā vienmēr ir velo. Bet velo šobrīd nav pat obligāta reģistrācija, kur vēl jāpērk apdrošināšana. Tāpat riteņus un elektroriteņus vispār nekas neregulē šobrīd, bet elektroskrējriteņiem ir obligāta reģistrācija un tur ir nosacījumi, pēc kādiem viņus var reģistrēt. Protams, varbūt nav īstais salīdzinājums, ar ko vajadzētu, bet man liekas, elektroskrējriteņiem līdzīgi kā riteņiem vajadzēja palikt par pilsētas transporta līdzekli, uz kuru es varu uzkāpt un doties ceļā. Nevis papildus man vēl jāveic reģistrācijas, jāpārbauda, vai ir apdrošināts, un tā katru gadu. Kā jau iepriekš minēju, agrāk, kad dienā braucu uz darbu, es pat varbūt labprātīgi iegādātos apdrošināšanu, lai pasargātu sevi. Bet, piemēram, kā tagad, kad izmantoju dažas reizes, tad īsti jēgu vairs nesaskatu no tā. Tad par octa cenām. Diemžēl uz video filmēšanas laiku vēl īsti nebija piedāvājumi no apdrošināšanas kompānijām, cik tad izmaksās uz mēnesi apdrošināt elektroskrējriteni. Jau domāju par to, kad es atvadīšos no šī transporta līdzekļa, bet tad bija piedāvājums no apdrošināšanas kompānijas Balcija, un viņi šogad piedāvā par 1 eiro iegādāties uz 6 mēnešiem apdrošināšanu elektroskrējritenim. Par tik simbolisku samaksu vēl esmu gatavs iegādāties apdrošināšanu tam. Redzēsim vēl nākamgad, kā ir ar tām octa cenām elektroskrējritenim, vai tomēr izdevīgāk atgriezties pie mašīnas un braukt ar to pa pilsētu. Vēl nobeigumā par pieņemto likuma projektu es arī palasīju anotāciju. Es īsti neatradu, uz kādiem datiem tika pieņemts šis lēmums. Vienīgais, ko es atradu, bija CSDD šie statistikas dati, ko jau parādīju, kur redzams, ka vairāk satiksmes negadījumu notiek tieši ar velosipēdiem. Protams, tas laika gaitā var mainīties, bet šobrīd uz šiem datiem skatoties, velo būtu bijis pirmos, ko vajadzētu apdrošināt, un tad tikai elektroskrējriteņus. Bet tas šobrīd arī viss. Neaizmirstiet apdrošināt savus elektroskrējriteņus.